dažādu problēmu dēļ pagājušā sezona pirmajā sezonas daļā nestartēja. Nestartēja arī Eiropas čempionātā bērnē. Nu, un vēl nestartēja Nora Hofmana, Maksims Zavozins. Viņiem arī zināmas problēmas sezonas beigās. Norai radās veselības problēmas, kādēļ šis pāris vēl šo sezonu nav startējis. Nu, nav zināms, vai startēs vai nestartēs. Pagaidām katrā gadījumā viņi nestartē, tātad vēl viena no tā lielā pretendenta loka ir garām. Nu, un tātad šobrīd pievēršamies pirmajiem no 20 dalībniekiem, un tie ir Ukraina Nadežda Frolenko un Mihails Kasalov. Lūk, jau viena daļa no rumbas obligātās dejas tiek izpildīta. Un aiziet lūk jau otrā daļa. Soļu virknēm partneriem savstarpēji nesatroties rokās. Redzējām diezgan jautru un labā noskaņojumā izpildīt deju. To gan es domāju, ka varēs pateikt par visiem deju pāriem, jo tomēr šis ir tāds šaviskākais laikam no deju veidiem. Redzējām arī, ka ir iespējamas dažādas kombinācijas, gan muzikālā pavadījuma ziņā, bet tur ir strikti ierobežoti ritmi. Un varbūt vienīgais, teiksim, šī gadā laikam es pateicu, ka taisnās līnijas soļu virknēms, bet viņš ir apļu veidu. Arī tas atkārtosies visiem pāriem, un to izlozē atkarībā no sezonas. Ja vienā sezonā tas zīmējums ir obligātajā dejā, ja bīsajā dejā pa taisni, tad nākošajā ir apļu veida, un vēl ir trešais iespējamais variants serpentīna. Lūk, izpildītie tvizli uz priekšu iekšu un attiecīgi atpakaļ iekšu, pārējot no vienas šķautnes uz otru. Bija tāda viduvēja ar precizitāte izpildīt, īpaši partneru kāju tehnika un slidas tehnika, ja varbūt arī satraukums tā īsti neļāva izpildīt pilnīgi precīzi šo te. Tas ir kaut kas līdzīgs, teiksim, piruetei, tikai slida veids daudzkārtīgus pagriezienus un nevis, teiksim, rotācijas apļu veidu kustības, kā tas ir tiešā šī piruetē. Un tālāk jau, protams, dejotāji sniedz brīvu interpretāciju
adaptējumu muzikai. Lūk, redzējām rotācijas tipa pacēliens, vēl var iekļaut arī jebkādu citu pacēlienu, tikai viņš vairs neskaitās kā elements, bet skaitās kā dejas akcents. Var izdarīt to pašu arī ar pāru piruetu, bet arī, ja tas nav ietverts kā obligātais elements, tad viņam netiek piešķirt šie te elementu punkti. Bet neviens nevar aizliegt izpildīt skaistu akcentu kaut kādā pacēlienā, pametienā vai tam līdzīgi. 22 gadi gan Nadeždam, gan Mihailam. Kopā startē jau vairāk sezonas. Eiropas čempionātos gan ir startējuši vienreiz bērnē, kad izcīnīja 13. vietu. Šī gada Ukrainas čempionātā viņi bija otrie uzvarētājiem, kurus mēs redzēsim vēlāk, zaudējot 8 punktus. 42,60 punkti Ukrainas sportistiem. Nu, pavērosim, kā viņam veiksies attiecībā. Es domāju, ka šīs te